Latviešu tautas pasaka, cik dzērvēm kāju. Kāds bagāts barons grib uzcienāt savus viesus ar dzērvju cepeti. Par to viņš dod pavāram attiecīgu rīkojumu. Labi, pavārs dabū 3 dzērves un virtuvē tās cep. Bet pa to laiku virtuvē ienāk viņa 3 darba biedri, citi mūžas kalpotāji. Ož smaržīgo cepeti un lūdzas no tā kādu gabaliņu nogaršošanai. Pavārs, labs cilvēks, ņem un katram nogriež pa dzērves kājai. Uz viesu galda 3 dzērves aiziet tā, ka katrai tik viena kāja. To pamana mājas tēvs. Viņš pasauc pavāru un prasa paskaidrojumu. Pavārs atbild: dzērvēm jau, kungs, vairāk nekad nav kā tikai viena kāja. Kungs: tas nevar būt. Pavārs: nu labi, kungs, ja neticat, tad rīt no rīta iesim un es jums parādīšu, ka arī dzīvām dzērvēm ir tikai viena kāja. Labi. Rīt no rīta kungs ar pavāru iet. Pavārs kungu aizveda purva malā, kur dzērves guļ, stāvēdams tikai uz vienas kājas. Nu, redziet, saka pavārs, vai man nav taisnība, ka dzērvēm tikai viena kāja? Bet aizdomīgais kungs izņem svilpi un uzsvilpj. Dzērves sabaidās, izlaiž arī otru kāju un paceļ galvu. Kungs nu uz pavāra dusmīgi teica: nu, vai tu redzi, ka dzērvēm ir 2 kājas? Tu vakar esi melojis. Pavārs: nē, kungs, te jau ir tā kļūda. Ja jūs vakar būtu svilpuši, tad jau tās dzērves uz galda arī būtu to otru kāju izlaidušas.